Ok, tā, esmu normāli pasēdījis lounžā, normāli pierījies. Ielīdz dušā, padzērt salu. Tagad jāiet uz vārtiem. Vārti mums ir Alfa Niner. Tad jāiet meklēt. Tā. No lounge vienīgais veids, kā tikt ārā, ir lifts. Jā, tāds šobrīd izskatos. Un tagad brauc lejā. Brauc lejā. Un tagad jāmeklē, kur mums ir Alfa Niner. Tā. Tas nav. Alfa Niner. Kur mums Alfa Niner? Es jau redzu tālumā zīmi. Jā, tad uz šī Kito lidosta. Iepirkšanās zona. Nu, praktiski tipiskais standartiņš. Nekas tāds īpašs. Bet, nu, viss tāds diezgan svaigs. Svaigs te ir, jā. Te arī ir Alfa Niner. Nekur tālu nav jāiet nemaz. Tāpēc arī pirmais izrādās, man prasa dokumentu verifikāciju. Tad man ir jāparāda, ka man ir ESTA. Tad man ir jāparāda, ka man ir biļeti tālāk, kas nepaliks štatos. Nu, vispār sviests kaut kāds. Nu, loģiski, lidmašīnu uz mani dabū gaidīt. Jā, nu. Ko tad es jau neko. Buenas tardes. ¿Es suyo, señor? What is your number? 27 Delta. Okay. Is this row empty? I think so. Can I take this seat? Yeah. Okay, thank you. Because I love window seats. Jā, esiet sveicināti uz Kopārlēnas lidmašīnas Boeing 737 MAX 9 MAX 9 Jā, lidosim uz Panamu no lidostas Kito. Paradamais izlidošanas laiks ir laikā, lidojuma ilgums stundu 58 minūtes. Man šodien ir ļoti paveicies. Es pa sēdvietas izvēlu nemaksāju. Man tika automātiski piešķirta sēdvieta 27 Delta. 27 Eko bija brīva un 27 Foxtrot ir aizņemta. Bet tā pašā laikā sēdvietas 26 Delta, Eko un Foxtrot, visas trīs ir brīvas. Es pajautāju personālam, vai es drīkst aizņemt vietu šeit, un personālam nekāda iebilduma nebija, tā kā es bez mazvai kā pirmās klases pa visām trim rindām viens pats nav vispār. Tas ir smalki. Kā teikt, viss tās klapats ar dokumentu verifikāciju ir aiz muguras, ja tāpatām ienāca lidmašīnā, vēl bija muļļaušanās ar iesiešanos, tā kā es lidmašīnu nebremzēju. Tā kā ar to viss kārtībā. Galviņas ir izskaitīts, es nezinu, man liekas, ka durvis arī aizvērts. Var pastīties, kas laukā notiek. Tur vēl mēģina kaut kādu bagāžu krāmēt iekšā, arī kaut kādu muļļaušanos. Nu, apmēram tā, jā. Tā kā jā, drīz būsim ceļā un būs jau jaunumi no Panamas. Al iluminarse la señal del cinturón de seguridad, abróchelo insertando la punta de metal dentro de la hebilla y ajústelo tirando de la cinta.
Para soltarlo, levante la villa o presione el botón. Mantenga ajustado y visible el cinturón mientras esté sentado, aunque la señal del cinturón esté apagada. Si se ilumina la señal de ajustarse los cinturones, manténgase sentado con su cinturón ajustado y visible hasta que se apague la señal. National and international regulations require that above your seat, pull the mask towards you to start the flow of out. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo o entre los asientos. Póngase el chaleco salvavidas sobre su cabeza. Abroche la correa alrededor de su cintura y ajústelo tirando de la cinta. La luz de emergencia del chaleco se encenderá al contacto con el agua. Light vest are located under or between the seats. Put the light vest over your head, buckle the strap around your waist, and tighten the strap by pulling it. Pirmais man pajautāja, kur man ir gala mērķis, es teicu, San Francisco. Un tad man uzreiz pajautāja Estu. Tagad es lādēju iekšā Estas aplikāciju, un viņi tur lēni valkās, lēni lādējās, beigās iedevu to Estas numuru, tas viņiem pietika. Ok, nākamais, kas ir, šie man tagad sāk prasīt, lai es uzrādu biļeti, kas ir turpinājums pēc ASV. Vēru vaļā Deltas aplikācijā, tur kredi eksperējušies, nevar ielogoties. Nekas cits neatlika, kā vilkt ārā aploksnīt ar papīriem un uzrādīt drukāto versiju. Jā, nu šis ir tas klasiskais gadījums, kas saka tā, elektronika, tehnoloģija
tehnoloģijas ir ļoti laba lieta, ka tev viss ir telefonā, viedierīcē, ļoti ērti, bet vēlreiz apliecināms, ka ir jābūt vismaz kaut kādiem drukātiem pavadieniem, ja ir kaut kādas aizķeršanās. Un šajā gadījumā, ja man nebūtu bijis šie drukātie pavadieni, iespējams, ka es sēdētu lidostā un lietu krokodīla asaras, ja, par to, ka es neesmu ticis uz šīs lidmašīnas. Kas to zina? Varbūt būtu bijis savādāk, ja, bet fakts ir fakts, esmu lidmašīnā, visi kārtībā, lidoju uz Panamu, kurā nekad neesmu bijis. Tātad no šī ceļojuma man sanāk jau valsts, kurās nekad nebija spērs kāja, tātad Portugāla, pirmo reizi apmeklējumu, otrā Brazīlija, trešā Ekvadora, tagad būs jau 4. Panama, ja? Tātad 4 jaunas valsts pret